Nu, varbūt kādam interesanti, kā tur izskatās zem viņa. Nu, sliktākais ir tas, ka tā caurulīte, kas mēra to temperatūru, viņa aiziet tur tālāk un jāņem jumts nost, lai viņu tur ielaistu. Man doma tāda, ka testam pietiks arī, ja es viņu izlaidīšu tepat netālu, nu, pie kāda šaktas, viņš jau mēra to temperatūru, gan jau strādā. Nu, es sapratīšu, vai viņš strādā vispār. Jā, nu, tad divi vadiņi tie pienāk klāt, nekas tāds nav. Nu, tūl pamēģināšu viņu ielikt. Tā, nu labā ziņa, es viņu uzliku, palaidu traktoru, viss pūš, augsto gaisu, patiesībā ļoti augstu pūš gaisu. Man liekas, ka tagad ir pat labāk nekā iepriekš. Iepriekš man tik augstu nepūta. Ja jums būs interese, es uztaisīšu pēc tam vēl video, pēc laiciņa, ka pastrādāšu dienu tīrumā, viņš slēgsies nost vai nē. Bet pagaidām izskatās, vismaz ir labāk, nu, pūš augstāk, man iepriekš tik augstu nepūta. Nu, vienīgais mīnus tagad ir šitais slēdzis nepareizi stāv. Tomēr šitais nebija oriģinālais. Oriģinālais 120 eiro maksāja, šitais maksāja 20 ar kapeikām. Nu, bet labi, to var piecies, galvenais, ka tik strādāt, un pagaidām cerīgi izskatās. Pamēģināšu paregulēt. Iepriekš man bija tā, ka es viņu arī paregulēju, man arī atslēdzās uzreiz. Pieņemsim, ja tagad es pataisu mazāku temperatūru, neatslēdzās. Jo iepriekš man tikai uz maksimuma strādāja, uzreiz tā lampiņa iedegās un viņš atslēdzās, pagaidām neatslēdzās. Un es nevarēju regulēt šitos ātrumu ventilātoru. Tagad ātrumu paregulēju arī. Izskatās, man liekas, pagaidām būšu atradis vainu. Tā ka varbūt kādam noderēs. Jā. Laikam būs labi.